ko nozīmē profesionāls basketbolists Latvijā. Es domāju, ka lielākā daļa basketbola cilvēku saprot. Tas nav nekas tāds, uz ko visi gribētu iet. Tas, ko mēs runājam, es paņēmu timeout 2. spēles minūtē. Jā, pieņemsim, sāksim ar to, kad es jūtu, ka tas pavadiens slīd ārā un kaut kā jārēģē. Viņš ir uz robežas šobrīd, ja mēs runājam godīgi, talanta ziņā viņš tur noteikti ir, bet tavs lielākā vērtība spēlētāja ir pieejamība. NBA vispār, man liekas, kaut kādi 4-5 treneri varbūt. Pārējie viss ir ielikteņi, būtu grūti teikt, bet, teiksim, jā, kas izdabā superstāriem. Tas, ka tu pasaki, tenis tev pasaka, dari tā, tas jau nenozīmē, ka tu vari tā izdarīt. Spēlē ir tūkstošiem daudz dažādu aspektu, kas mainās un notiek. Esiet sveicināti, cienējamie basketbola fani, basketbola līdzjutēji. Novembris ir klāt, kas nozīmē, ka šī ir jau 3. reize, kad mēs Liepāja Impact Hub telpās tiekamies ar Robertu Freimani, podkasta Freime Laukums, lai runātu par basketbolu. Robert, čau. Čau. Nu stāsti, kā tev iet? Ir labi. Rudens ir pienācis, īsākas tās dienas ir, kad varētu darboties kaut kur. Skaidīt pa Liepājas nekustamiem īpašumiem varbūt. Jā, tad gaisma, kad ir lielāka vasaras vidū, tad tas apjomu var paņemt lielāku. Tagad vairāk varbūt aizņem laiku tieši kaut kur vairāk nekā iepriekš bišķi basketbols tieši. Jā, kaut ko apstīties vairāk, aiziet uz spēlēm vairāk un tādā veidā. Grobiņā, kad mēs runājam, atrodas 1. vietā rietumos, 6 uzvaras, 2 zaudējumi. Negribas jau jautāt, vai tas ir pelnīt, ja uzvaras nevar izcīnīt tāpat vienu uzvaras, tāpat tiešām ir jāizcīna, nevis tas vienkārši nāk. Kā tev liekas, tie 2 zaudējumi, kas jums ir, no tiem bija iespējams izvairīties? Bija ceļš no otrajā. Arī pirmajā, teiksim, mēs neizpildījām to plānu, bet tad mēs kaut kā vēl pa lielam tādi zaļi vēl izskatījāmies uz tā fona, kad ne visi man ticēja. Spēlētāji varēja just, ka ne visi varbūt tā kā tic īsti, ko es stāstu, bet tad spēlē pret Bausku. Arī es biju vainīgs kaut kādās situācijās, kur mēs zaudējām pie rotācijām un pie plaša rotācija mēģināja izmantot. Kaut kur varbūt saīsinot rotāciju būtu bijis savādāks. Tas viens kritums mums bija tāds izteikts 2. ceturtdaļā. Bet ar visu to mēs atnācām atpakaļ un ar vienu metienu mēs principā varējām uzvarēt spēli. Un tā kā mēs tur patiem bijām un objektīvi ir zaudējumi, jo tās arī ir komandas, kas ir pašā galgalī. Bet tas viss arī varbūt ir labi, ka tas zaudējumi var būt tagad, jo kaut ko pamācīties vēl. Tu pieminēji, ka varbūt spēlētāji neticēja tam, ko tu saki. Kādi ir iemesli tam, ka viņi netic tam, ko tu saki? Nevaru netic, bet netik ļoti saprata, ko es gribu, un netik ļoti varbūt ticēja tiem maniem spēles plāniem. Ja, kurus mēs uzstādām. Un arī, vienkārši es jau viņiem arī iepazīstos. Viņi iepazīst mani, mēs esam diezgan īsu posmu vispār kopā. Un tad, man liekas, tāds labs lauziens viņiem tādai pārliecībai bija spēle pret Mārupi Rīgā. Ja, kad viņi izpildīja perfekto spēles plānu un varējām svinēt uzvaru. Pārliecinoši sanāca Mārupē nospēlēt un tādu priekš pārliecības komandas, tādas ticības arī treneriem, man liekas, tas bija tās labs solis uz priekšu. Es tādā savā arī varbūt bišķiņa amateriskā pasaulē dzīvoju ar domu, ka ja vienai komandai ir 12 cilvēki pieteikuma, bet otrai 9, tad tai, kurai 12 ir tā kā lielāks izredzes uzvarēt, bet sanāca, ka jūs zaudējat tai komandai, tai Bauskai, kurai 9 cilvēki tikai bija pieteikuma. Kā tas notiek? Vieglāk treneriem ir izvērtēt 9 cilvēkus nekā izvērtēt 12, un arī spēlētāji jūtas pārliecinātāk, ja viņi zina, ka viņi spēlēs, viņas nemainīs nost. Tādā vienas spēles griezumā, un tas Bauskai bija pluss, protams, viņi nemalus vispār tur no tiem 9 jau nemaz tur daži 2, man liekas, no tiem nemaz neuzspēlē baigi.
Tā kā viņi principā 7 cilvēkiem izvērtē visu spēli. Tas tādā vienas spēles nogriezumā var būt pat pluss, jo tie spēlētāji, kā es teicu, ir liels spēles laiks, viņiem pārliecības zudums nav, viņi zina, ka viņi spēlēs. Bet manā gadījumā mēs uztveram grobiņu sezonu kā maratonu, un mēs cenšamies iesaistīt visus spēlētājus. Mums ir 15, ne tikai 12, ja? Un tie spēlētāji mainās no spēles uz spēli, un jo gadās iztrūkuma sastāvos vai slimības vai vēl kaut kas cits, kad nevar labākie palīdzēt, tad ir svarīgi, lai visi tie nākamie būtu kaut kādā, teiksim, spēļu ritmā. Jā, tu pieminēji, ka ir dažādi faktori, ka kaut kas saslimst, vēl kaut kas, tas tā kā vairāk ir piespiedu faktori, bet vai tā rotācija ir arī kaut kāds plāns? Teiksim, ka hokejā, piemēram, kad vārtsargus tur ar vārtsargiem ir tieši plāns, kā tad, pieņemsim, 5 spēles spēlē viens, tad 5 spēles nākamais. Tev arī daļēji ir tā rotācija plānota vai tikai kaut kāda piespiedu faktori to ietekmē? Mana rotācija ir plānota, jā, noteikti ir plānota. No 9. līdz 12 spēlētājiem man kaut kur pamainās tie akcenti, tik pa laikam no spēles uz spēli. Atkarīgs par kādu komandu mēs spēlējam, vai pieredzējuši, vai jaunu. Un tie ātrumi atšķirās. LBL2 ļoti izteikti ir tas pieredzējušais zars, un tad ir jauniešu zars. Un tad tur jāpielāgo bišķiņi daži akcenti, kas nāks un spēlēs ap 10 līdz 15 minūtēm, teiksim, ja, mūsu sastāvā, tad man tur bišķiņi jāpamaina ir, kas varētu turēties labāk. Es zinu, es viņus iepazīstu, es spēlētājs, kas labāk turās pret jaunajām komandām un kas labāk turās kaut kur pret pieredzējušām komandām. Un tā, jā. Ir tas pieredzējušais zars, tu pieminēji, ir tas jauniešu zars, bet vai ir pamats runāt par kaut kādu stilu, kaut kādu basketbolu, kas tiek spēlēts NBL līgā? Jā, arī tieši tā, kā tu saki, ir pieredzējušais zars, un viņi spēlē ļoti pragmatiski un lēni. Tie bija bauski arī, tāpēc viņi var spēlēt arī 7 cilvēku, 8 cilvēku rotāciju. Un tad esam mēs, kas cenšas īstenībā spēlēt abos veidos, bet cenšamies pātrināt spēli, tāpēc man ir, es bieži vien iesaistu 10, 11 spēlētājs, varbūt pat 12. Un tad ir jaunais zars, kas spēlē ļoti ātru, individuāli spēcīgu basketbolu, jā, tiešām, kas spēlē ātras pārējas un mēģina tādā veidā kompensēt varbūt savu pieredzi un kaut kur arī talantu trūkumu ar ātrumu un uzbrukumu skaitu. Kad es sākumā skatījos kalendāru, es nepievērsu uzmanību. Man šķita, ka, arī tu minēji, ka viena spēle nedēļa, bet tad pēkšņi bija 3 spēles 7 dienās. Kā amatieru komanda var izdzīvot šādā grafikā? Un tāpēc arī bija jāiesaista daudz spēlētāju salīdzinoši rotācijās, bet man tas posms ļoti patika, jo visiem patīk spēlēt, ja godīgi. Arī kas pats spēlē, patīk spēlēt, mazāk varbūt trenēties. Un tad tas grafiks bija jau tāds tā kā profesionāļiem. Jau. Un Džeki tiešām arī tā labi uztvēra, un mēs arī veidojām video analīzes, tā kā kaut kas priekš LBL2 varbūt mazāk dzirdēts, bet tas bija tās labs posms. Un atjaunoties, viņi atjaunojās, jo pa vidam tur vēl ir kaut kādi pilsētas čempionāti un kaut kas tāds. Tur atkal daudz no maniem spēlētājiem spēlēja atkal tajā gromiņas, teiksim, komandā, kas ir pilsētas čempionātā. Un tur ir treneris mans brālis, Arturs, kurš ir asistents, un tad viņš attiecīgi pielāgo tur arī to slodzi tiem džekiem, lai tur nebūtu par daudz. Tev tas spēlētāju pieejamība ir atkarīga no tā, vai spēle notiek piekdien, sestdien, vai pieņemsim otrdien vai trešdien? Jā, ir daži rotācijas spēlētāji. Pamata džeki tiek pārsvarā, bet ir daži rotācijas spēlētāji, kas netiek kaut kādās dienās, jā, jo ir citi darbi, jā. Un, ja pieņemsim mājas spēles un izbraukuma spēles, arī ir kaut kādas atšķirības, kuras tu vari paņemt? Mazliet ir, jā. Mājās jau redz tiek, lielākā daļa jau tiek. Bet ir arī man puiši, kas studē Jelgavā, Ventspilī, jā, kas mācās vēl. Un tad mēs cenšamies salāgot to visu tā, lai uz spēli būtu sevišķi mājās, lai būtu 12 džeki izbraukumā, lai būtu 10, 11, jo 12 uzlaist baigi grūti izbraukumos, jā. Es laikam tikai vienu mājas spēli esmu izlaidis, vismaz pagaidām, un tā vērojot, man šķiet, ka tu kā treneris kļūsti emocionālāks. Vai pats esi pamanījis kaut ko tādu? Laikam, jā, es varētu piekrist tam,
it sevišķi, varbūt liekas, pēdējā spēle arī kaut kā. Es ieeju iekšā tajā ritīgi kaut kur tā kā spēlētājs varbūt dažreiz pa daudz ieeju, un tad es kļūstu emocionālās. Tad, kad es ieeju no tenera skatpunkta, tad es bišķiņas kaut mierīgāks. Bet, es jau teicu, ka tā nebūs visu laiku. Iepriekš, kad mēs esam runājuši, ka tas miers jau ir, tas ir tāds atkarīgs no daudziem apstākļiem. Un būs situācijas, kad es būšu arī mazliet emocionālāks, tā kā tas viss ir jākontrolē. Tev ir tā, ka ir arī divi palīgi, ja, bet es redzu, ar vienu spēli bija tā, ka neviens no viņiem nevarēja būt klāt, tad attiecīgi citu piesaistīja palīgu. Vai šajā situācijā nav, teiksim, tam jaunajam palīgam, kas ir uz vienas spēlē, kaut kas jāskaidro, kas viņam jādara, vai viņš vairāk vai mazāk to saprot? Viņš saprot, starp citu, Rolands ir pats treneris, viņš ir sporta skolā treneris, tā kā viņš ļoti labi saprot, ko un kā darīt. Tā kā, jā, viņš tajā brīdī, mēs viņam palūdzu, un viņš tajā dienā varēja labāk man palīdzēt kā asistents, varbūt nekā spēlētājs, jo spēlētāji bija pietiekami, kas varētu tikt mājās spēlēt, un man asistenti abi nebija pieejami. Tā pielāgošanās grobiņā ir, katrs pilda savu lomu un varbūt vēl vairāk. Vispār liekas, ka tajā NBL līmenī divi palīgi ir diezgan grezna lieta, varētu teikt. Jā. Kāds ir tas pienākumu sadalījums jums? Tā ir grezna lieta. Jānis varbūt ne tik daudz, cik spēlē, bet tik, cik viņš izdara visu pirms tam. Jā, viņš ir tas cilvēks, kurš dara visu pirms tam, visu sārganizē, atved, aizved, visas menedžēšanas lietas. Viņš būtu tā kā menedžers, es teiktu, jā, šobrīd. Un, protams, viņš arī jau saprot arī basketbolu. Viņš arī tās tiesnešu lietas arī daudz ko dara, bet tādas primārās, tādas spēles momentus kaut kādas apspriež vairāk kā brāli. Brālis varbūt redz kaut kur, kad tas ir varbūt pa daudz pasēdējis malā, tas ir jāiesaista vai teiksim, jā, kaut kādus aspektus, kad skatos no koptēla, viņš skatās uz vienu spēlētāju, tas šodien varbūt kaut kur guļ vairāk vai teiksim, nav ar pareizo fokusu uz spēli atnācis, viņš man tās lietas vienkārši pasaka pa laikam. Un tad ir spēles, kuras, pieņemsim, iedot kaut kādus uzdevumus asistentiem, pateikt, piemēram, vai paskaitīt situācijas, kuras mēs esam zaudējuši, cik daudz mēs esam zaudējuši situācijas 1-1, tīrākās, jā. Un tādas kaut kādas atkarīs no spēles ļoti. Esmu dzirdējis tādu lietu, ka treneris jau pirms spēles var redzēt pēc to spēlētāju ķermeņa valodas, ka gan šodien nebūs labi, būs kaut kādas problēmas, vai te ir? Jā, es jau jūtu, ka būs grūti pret Bausku un būs grūti pret Ventspili, jo pilsētas čempionāti bija pa vidam un tas saspringtais spēļu grafiks, ko tu teici. Un, jā, es jūtu, ka būs sarežģīti. Tā kā jā, to var redzēt. Ne 100% vienmēr tā ir, bet to var redzēt. Jā. Un jā, īstenībā jau arī spēlētāji arī no ceturdaļām mainās, no puslaikiem mainās. Tā kā viņi uz vienu puslaiku iznāk tādu aizmigušu, otru puslaiku varbūt pamostās. Kā tu, kā treneris, ko tu vari izdarīt, kad redzot, ka tā ķermeņa valoda neliecina par kaut ko labu? Tas, ko mēs runājam, mēs paņemam timeout otrajā spēles minūtē. Jā, pieņemsim, sāksim ar to, kad es jūtu, ka tas pavadiens slīd ārā, kaut kā jārēģē. Tas nav vienkārši, tas ir reāli subjektīvi uz sajūtām balstīts. Tu tajā brīdī jūti, ka kaut kas ir jādara. Dažreiz tas ir vokālā tonalitāte, paaugstinās, protams, un tā kaut kur personiski, teiksim, neaizskatu, bet, teiksim, personiski pateikt, tu nedari šodien to, ko mēs runājam, jā, teiksim, tādā veidā runāt ar viņiem. Bet tā kā tā būtu liela problēma, šobrīd es nevarētu teikt. Jā, tad runājot par to timeoutu, jā, šī laikam bija pirmā reize, kopš es sekoju basketbolam, jā, ka treneris otrajā minūtē pie rezultāta 2-2 paņem timeoutu. Tu pieminēji, jā, kaut kādas konkrētas lietas, tad tas vairāk tā kā tomēr ir atgādināt to, par ko jūs runājat vienkārši, jā? Precīzi, jā. Mēs par Bausku spilgtu runājām, kādai pārējai jābūt, kā jāiesāk uzbrukumu, un mēs atkal iesākām tieši pretēji tā, kā mēs gribam. Mēs iesākām uzbrukumu, izcīnām atliekošo bumbu, meklējam savu spēles vadītāju, nododam no rokas rokā viņam bumbu, un tad mēs jau ko organizējam. Tas tā nevar būt, tā Bauska grib spēlēt, un tad, jā, es redzēju pirmos 3-4 uzbrukumus, un es sapratu, ka tas nav tas, ko es gribu, un tad, jā, dabūju paņemt minūti. Es no treneriem diezgan bieži dzirdu tādu lietu, ja, ka mēs tur no paša sākuma nespēlējam tā, kā bijām runājuši.
Tev ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc tā notiek? Jo saku, tas ir ne tikai basketbola, arī hokejs, arī izlases sakarā pat es esmu dzirdējis, ka mēs sākumā nespēlējām tā, ka bijām runājuši. Kur tad pazūd tas viss, par ko tiek runāts? Mums jau no malas, pirmkārt, es esmu pats bijis spēlētājs. Tas, ka tu pasaki, tenis tev pasaki, dari tā, tas jau nenozīmē, ka tu vari tā izdarīt. Spēlē ir tūkstošiem daudz dažādu aspektu, kas mainās un notiek. Ir kaut kādas lietas, kuras tiešām varbūt tur iet cīņā, tādas elementāras, kas tev ir vienkārši jādara, tev pateic, tev jādara. Bet ir kaut kādi aspekti, kas mainās spēles situācijām, ko tu nemaz nevari pateikt. Tā vienkārši izdara un tu izdarīsi. Tā kā vienkārši kā spēlētājiem mums no malas vienkārši ir, kā treneriem ir vieglāk pateikt, vai kā skatītājiem vieglāk ir redzēt no malas, spēlētājiem daudz grūtāk ir spēles laikā. Es spēli pret Bausku apmeklēju ar draudzeni. Tas bija pirmais basketbols vispār viņas mūžā. Un viņa skatoties timeoutu teica, ka tev tā ķermeņa valoda ir diezgan pārliecinoša, tā ziņa, ka uzreiz var redzēt, ka tu esi galvenais. Vai tu kaut kā piedomā pie tā, vai vienkārši tas ir dabiski, tā nāk? Jā, to laikam jāvērtē no malas cilvēkiem. Es nezinu, vai tā pārliecība neveidojas caur agresiju vai kaut kā tā, bet es cenšos pārliecināt ar to savu ideju, ar savām zināšanām, varbūt kaut kādām un sagatavošanos. Sagatavošanos, tas ir pats svarīgākais. Jā, es jums no malas jāspriež vairāk, vai tas tā ir vai nav. Es to nedaru speciāli, es mēģinu nodot labāko, ko es varu nodot džekiem. Un, ja viņi tam tic, tad varbūt tā sinerģija ir labāka nekā varbūt, ja viņi domā, ka treneris ir kaut kā nepārāk labs. Jā, tad vismaz tev var pateikt, ka no skatītāju tā skatu punkta, tu izskaties tiešām kā galvenais, ļoti pārliecinoši, tā kā tur viss ir kārtībā. Man vēl ir jautājums arī par grobiņas spēlēm. Esmu pamanījis, ka tu pēc Bauskas spēles, ka tu vēl kādu laiku sēdēji pēc tam tajā protokolā skatījies. Ko tu pēc spēles tajā centies saskatīt? Savas kļūdas primāri, tādas savas, kuras es kaut kādas minūtes apskatos, kuras varēju labāk izvērtēt un kas ir pildīts, kā ir izpildīts spēles plāns, skatos nianses. Joprojām skatos uz šiem metienu procentiem, kas mums kā komandai īstenībā ir diezgan zemi. Neskatot to, ka mēs esam turnīru tabulā varbūt kaut kur tur augšgalā, bet tie procenti, kādi mēs uzbrukam no spēles, joprojām ir ļoti zemi. Tos es skatos un tā kopumā. Katrs treneris jau, man liekas, skatās tos protokolus, jo tas kaut ko iedod, kaut kādu tādu vīziju par spēli. Principā tas, ka tas procents ir zemes, nozīmē arī to, ka ir diezgan daudz tas vietas izaugsmai kaut kādā ziņā. Pavisam noteikti, pavisam noteikti. Mēs, man liekas, esam sliktākā solimetienu komanda, varbūt, vai top 3 noteikti. Man jāpapēta tagad jaunākie statistikas dati, bet un 3 metienos tieši tas pats. Tā kā, ir vietas izaugsmē noteikti. Atkal 2 un 3 punktu metienu no spēles, tie tomēr pārsvarā notiek ar kaut kādu pretestību, bet soda metienus tev neviens netraucē, un es šorīt skatījos 60% realizācijā. 60? Jā. Man liekas, pat vēl zemāk ir. Kas tur slēpjas par iemeslu, kāpēc tā? Kaut kur varbūt ir personālais, teiksim, džeki, kas varbūt jau no savas karjeras laikā ir metuši netik pārliecinošos sodu metienus un tā kā vienkārši salicies, kad ir personālais vienkārši, kas varbūt netik labi izpild sodu metienus, uz kopējo procentu pavelk uz leju. Varbūt ir daži, kas varbūt kaut kādas anomālijas, kā es mēdzu teikt, kas varbūt nemet tik labi, kā viņi parasti met, bet tas sezonas griezumā izlīdzināsies. Tā kā tā. NBL ir interesanti līgā ar to, ka tur var atrast arī tādus daudzus trenerus ar vārdiem, teiksim tā ar uzvārdiem. Pieņemsim tas pats Ainars Zvirgzdiņš, tas pats Raimonds Feldmanis, man liekas, kur tie ir 2 tie uzvārdi, kas komentārus neprasa. Kad tu, kā treneris, kā jaunais treneris spēlē pret tādu treneru komandām, tas tā kā ir kaut kā īpašāk. Ir patīkamāk apspēlēt nosacīt Ainaru Zvirgzdiņu nekā kaut kādu citu komandu? Tur jau cīnās komanda pret komandu, ne tik ļaut, cik treneris pret treneriem. Nebūtu objektīvi. Ainaram ir tas, kas viņam ir.
jauniešu sastāvs, teiksim, jā, kur ir daudz perspektīvu jauniešu, un tad ir man, kur ir labs balans starp jaunību un pieredzi. Tā kā tur jau vairāk cīnās komanda pret komandu. Bet vai man ir īpašāks satraukums? Laikam, ka jā, jo esmu liels respekts par tiem treneriem un arī par visiem citiem. Un zinot to, ka esmu pavisam zaļš šajā profesijā, jā, tad man katrs treneris, kuram es stājos pretī, ir cieņa pret otru cilvēku. Jā. Viena spēle, laikam, varētu nosaukt par īpašo, spēle pret Liepājas otro komandu, jo pirmkārt jau tas arī tāds reģionālais derbis, un otrkārt tur otrajā galā ir tie cilvēki, pie kuriem tu vēl pats spēlēji pagājušajā sezonā. Kā šai spēle tev bija uzvara pārliecinoši skaidrs, bet tieši pēc tam sajūtam, kā tas bija? Tā bija īpaša spēle, jā, teiksim, arī tieši tā, kā tu saki, jā, Liepāja un Grobiņa, tās attiecības visi saprot, teiksim, nav nekas tur tāds, bet vienkārši tas, kad izsenis, man liekas, kad lielākoties Grobiņa zaudējusi Liepājai, un daži spēlētāji arī, teiksim, kas spēlējuši tur tie vēl divi tieši pie Liepājas, un tagad ir atkal Grobiņas sastāvā, tā ka tur daudz tādas kopsakarības var atrast. Tad bija arī brāļu duels, tur vienā komandā viens brālis, pie mums ir otrs brālis, un tā interesanti, tas viss bija tāda īpaša spēle, teiksim tā, ja varbūt viņi neizvērtās tik skatāma, bet tā bija īpaša spēle, jā, jo mēs bijām uz tādu labu pārliecības viļņu pēc tās Mārupas spēles. Un atkal Liepājas puiši varbūt bija mazliet kaut kur zaudējuši to pārliecību, un tāpēc rezultāts varbūt bija tik liels, bet jā, bija patīkami. Tavās spēlētāja pieredze trenējoties komanda, kuras treneri ir Arvis Steckis un Olafs Ozols, kaut kā palīdzēja tev apspēlēt viņus jau kā trenerim, kaut kādas tas zināšanas, ko tu ieguvi? Jā, es zināju, ko viņi spēlēs, tas ir, protams, viņi spēlē to, ko klubs spēlē lielais, un tās sadarbības es zināju, bet ne tik daudz tas tika nodots spēlētājiem, jo šajā līmenī spēlētāji vēl nav gatavi, un ne visi, daži varbūt ir, bet lielākā daļa nav gatavi atcerēties savas kombinācijas un apturēt pretinieku kombinācijas. Mēs neskautojam kaut ko tādu, bet vairāk to stilu un apzināties to, teiksim, kuri mūsu tie pārsvari. Tāpēc varbūt tā uzvara bija. Bet atgriežoties pie jautājuma, es zināju, ko viņi darīs. Vai tas tik ļoti tika nodots komandai, to ir sarežģīti izdarīt, tāpēc, ka man viens treniņš nedēļā. Runājot par personāliem, Nils Viģelis vidēji 22 punkti, bet viņam kaut kā ir tas pirmas 4 spēles un tad pēc tam nākamas 4 spēles, jo arī skatījos šorīt viņam sanāk, ka 3 no pēdējām 4 spēlēm vismaz 30 punkti, un tad maksimums viņam bija 38 pret Mārupi. Ko jūs tādu izdarījāt ar viņu, ka viņš tā pēkšņi viņam tas kāpums sācies? Es domāju, ka Nils ir sapratis, ko es no viņa prasu. Es no viņa prasu vairāk nekā varbūt, kā viņš iepriekš darbojies kaut kādās pozīcijās, un vispār tā ir luks prece priekš LBL2. Ja? Tā kā mums ir ļoti paveicies Grobiņai un man kā trenerim, ka mums ir tāds spēlētājs, kurš ir manuprāt, labākais skorers visā līgā, jo no arī visiem, kas viņš met 23 punktus vidēji spēlē, viņš spēlē vismazāk no tiem top 10 spēlētājiem, kas met, teiksim, tos pār 20, viņš spēlē vismazāk no tiem. Viņam nav vajadzības spēlēt ir dažas spēles, bet lielākais nav vajadzības spēlēt pār 30 minūtēm. Viņš šogad spēlēja tā kā komandas basketbolu vairāk. Un viņš varētu mest arī pie 30 dažas spēles, bet es esmu viņu noņēmis nost kaut kur, teiksim, arī pret Tukumu kaut kur. Viņš tur varēja vēl samest, viņš spēlēja 20 minūtes kaut kādas. Tā kā, tā ir luks prece, un kas ir mainījies, vienkārši viņš ir sapratis, kaut kādas lietas vairāk, un arī šobrīd viņš sākumā bieži vien darbojās man kā galvenais spēlētājs no Maiņas, kas nāca, kas papildināja spēli. Pēdējās spēles viņš sāk pamatsastāvā, bet tas var kaut kur atkal mainīties. Un man kā trenerim ir diezgan viegli ar viņu strādāt, jo viņš ir atvērts visam jaunajam. Viņš jau pats ir jauns spēlētājs, un viņš tā uztver diezgan visu viegli. Es viņam teicu, ka tu tagad nāks no Maiņas. Viņš teica, viss nekāda problēma nav.
Viņš visam ir gatavs to, ko mēs stāstām, plus viņš tagad sācis spēlēt ar muguru pret grozu, ko viņš savā dzīvē nav daudz darījis, vai praktiski vispār. Tā kā, gan mums noteikti ir paveicies, ka viņš mums ir, un es ceru arī, ka Nīlam arī patīk būt pie mums grobiņām. Vai viņš savu nākotni saistā arī ar profesionālu basketbolu? Vairāk nekā jā. Jā, tas ir. Ko nozīmē profesionāls basketbolists Latvijā? Es domāju, ka lielākā daļa basketbolu cilvēku saprot. Tas nav nekas tāds, uz ko visi gribētu iet. Tā kā ļoti atkarīgs ir no finansiālajiem apstākļiem kaut kā. Un es teiktu, ka vairāk nekā jā. Man vienmēr skatoties, kad vienai komandai ir tāds izteikts skorers, jā, tad liekas, ka principā nosēdz ziņu, jā, un tad pārējai komandai sākas problēmas. Cik tas ir pamatot? Ja tu skaties pēc pirmām 4 spēlēm, tā kā tu teici, tad mūsu katra spēle, man liekas, bija cits rezultātīvākais spēlētājs. Ja mēs ņemam pēdējās 4 spēles, tad bez Nila rezultātātes būtu bijis grūti. Jā, jo mēs arī pirmās 4 spēles, es arī uzsveru komandai, kad mēs skatījāmies video, mēs esam viena no mazrezultatīvākajām komandām bijām. Jā, un tad, kad Nils sāka uzsprāgt bišķiņ tās pēdējās spēles, tad mēs arī esam pietuvojamies tiem 90 punktiem katru spēli. Es ticu, ka tas, kā mēs veidojam komandu, ka tas nav viena cilvēka rezultatīvitātes, jā, teiksim, atspaids. Kad būs arī citi. Jā. Viņš mācīs arī atdot piespēli, jo viņam nāks pa 2 virsū. Tā kā jā, mēs veidojam tādu to spēli, kad visiem jābūt bīstamiem, ne tikai vienam cilvēkam. LBL2 ir tas līmenis, kur dažreiz tas spēles notiek varbūt tādās nepārāk greznās zales, teiksim, vai tu jau esi pierādis pie tā, jo, kad bija spēlētais, tomēr sanāca spēlēt varbūt labākās zales nekā tagad sanāk kā trenerim. Zini kā, es nevarētu piekrist tev šeit, jo kad es spēlēju Bulgārijā vai Islandē, tur tās zāles bija 10 reizes sliktāks nekā LBL2 šobrīd. Tā kā Latvijas ciematiem vai pilsētām, ja, kur pārstāv Ramirentu līgu, ir ļoti labas zāles. Tā kā man būtu vispār nav iemesla par ko sūdzēties. Ja būtu vecāka zāle, bija Talsiena, pat pirmā spēle, kur mēs bijām, kur es esmu kā jaunats līgā vēl spēlējis, es atceros. Bet arī tur ir ok apstākļi. Nav nekas tur tāds tiešām, Es saku, ka es pabraukāju, esmu paspēlējis ārzemēs, tur ir daudz sliktāk apstākļi. Mums ir luks, mums ir rajonos, Nīcās, Priekulēs, visur, kur brauc arī uz Latvijas otru galu. Visur ir pa zālēm, pa Eiropas naudām sabūvēt projektu kaut kādu, visur ir jaunas, atjaunotas zāles. Tā kā mums ir Latvijā baigi paveicies, jā, ko nevarētu teikt pa futbola laukumiem laikam. Jā, tad laikam iespējams vaina ir tajās translācijas, kas, diemžēl, tajā Ramirentu līgā ir tādas, kādas tas ir. Jā. Bieži vien te ir vienkārši tā automātiska kamera, kas vienkārši pati griežas, un tāpēc varbūt arī izskatās tā diezgan... Nē, ja tu pabraukāt, es domāju, ka tu varētu piekrist manam tekstam, jā, kad saku, Latvijā ir diezgan daudz labas zāles. Tev, kā trenerim, tie timeouti, kurus tu ņem, tie atšķiras, pieņemsim, kad rezultāts ir +5 tavas komandas labā un +30 tava labā. Jo gadījies arī tā, ka redz, komanda ir +30, pieņemsim, pretinieka treneris paņem timeout, tev ir tāpat kaut kas jāsaka. Es prasu tāpēc, ka redzēju, piemēram, ka tā pati spēlē pret Liepāju, tur, kad bija tas rezultāts liels, tu pat vairs neņēmi šito te... uz kuras tu zīmē tās schemas, tu vienkārši atšāļiem kaut ko stāstīji. Gan jau viņi atšķiras, jā. Gan jau viņi atšķiras, būtu muļķīgi teikt, ka nē. Es neatceros tajā situācijā, kur es nepaņēmu dēlīt, varbūt tur bija pretinieka treneris paņēmis timeout, varbūt arī es paņēmu. Varbūt, ja treneris bija paņēmis pretinieka komandas, tad varbūt man nebija tie brīdī daudz ko teikt, kā vienkārši uzmundrināt. Bet tā lielākoties jau 9 no 10 reizēm ņem to dēlīt, vai pat vēl biežāk un mēģinu uzzīmēt vismaz nākamo sadarbību, jo tā ir atkal opcija. Ja mēs tik daudz nespēlējam sadarbības, ja, kas skatoties grobiņas to spēli, tāpēc, ka es negribu sarežģīt to basketbolu, bet te vismaz katrs timeouts man ir opcija iedot tādu labu kaut kādu akcentu, uz ko uzspēlēt, kur mēs varētu gūt punktus. Ja, tā kā es cenšos izmantot kā te timeout
Protams, ka viņi atšķiras, jā, teiksim, vai tev ir +5 vai +30. Tā kā tā, jā. Kad rezultāts ir +30 un, pieņemsim, palikušas 10 minūtes spēlēt, ir svarīgāk saglabāt to tempu, kas bijis iepriekš, vai varbūt bišķiņi padomāt, teiksim, tā par spēlētāju, tur, nezinu, veselību, lai viņi varbūt netik strauji dodas uz priekšu, lai tur nedabūtu traumu, nenogurst lieku reizi. Nē, es arī saglabātu tempu, es arī saglabātu to pašu ritmu, jo bieži vien kaut kur taupoties un spēlējot lēni un nespēlējot tā, kā mēs gribam, tu veido nepareizes patērnus, jā, teiksim, jā, kas var iezakties atkal uz nākamajām spēlēm, plus arī traumas var rasties tāpat, arī spēlējot lēni. Tā kā, jā, vienkārši tev ir jāpamaina spēlētāji, jāiesaist plašāku rotāciju, bet jāturpināt kāpināt tas temps. Jo mūsdienu basītī arī 20 punktu ceturdaļā atspēlēt ir iespējams, un tas notiek. Visos līmeņos tas notiek, tā kā es arī turpinātu to tempu, jeb peisu, jā, saglabāt tādu augstu, kādā tu gribi spēlēt. Es ceru, ka es tagad neatklāšu baigu noslēpumu, bet tā kā šī bilde bija publicēta Grobiņas profilā, tad es pieļauju, ka tur nekas krimināls nav. Es arī to publicēšu atsevišķi pēc tam izstāstiem cilvēkiem, kuri, kā es galīgi neko nesaprotu, kas šeit ir uzzīmēts. Mēs laižam Nilu ārā no Stegera. Ir 2 bloki uz saspēles vadītāja arāja, tādi fake bloki, un pēc tam iet dubultais bloks uz Nilu ārā, un mēs laižam biģeli ārā uz labo rokas caurgājienu. Un tagad, ja bišķiņ tā tuvāk parastai tautai, tas pirmais vārds, ko tu teici, Stegeri? Jā, kas tas ir? Tas ir dubultais bloks. Stegers ir dubultais bloks ar 2 garie, lai žārā mazos spēlēt, ne mazo, bet, teiksim, jā, kaut kādu metēju ārā, vai, teiksim, šajā gadījumā mēs uz Nilu mēģinājām uz tādu sāsinājumu uz labo roku. Es domāju, ka viss redz, kad Nilam ir izteikti spēcīga labā roka, tad jā, mēs mēģinājām spēlēt no mūsu plusiem. Ok, paldies. Tā, pāriesim pie Eirolīgas. Žalgiris 7 uzvaras, 3 zaudējumi, 3. vietā. Un, tur tam komandām, kas ir priekšēji, vienkārši ir vairāk spēļu aizvadīts. Jā. Un, tu redzi atkal, kas ir tas noslēpums Žalgirim, jo atkal skatoties no malas liekas, vai tas tiešām ir tik vienkārši, ka tu atlaiž to Trinkieri Itāli, paņem palīgu no top komandas, jā, un vēl lietuvieti, un pēkšņi tā komanda kļūst par grandu. Te jāsāc objektīvi iemesli, jā, kurus tu nenosauc, tur ir arī budžeta palielinājums stiprs. Jā, tas Žalgirim ir palielinājies budžets arī, atkarīgs ir no pagājušajiem gadiem, un viņi piesaistīja augstas klases spēlētājus, kā Nigelu Williams Gossu, jā, un to pašu Vraitu arī, abi 2 no Olimpiakos, kas ir spēlējuši uzvarošās komandās, un ir teiksim, daudzas komandas Eirolīgā viņas grib. Nevis tā kā iepriekš viņi piesaista kaut kādus spēlētājus, kuri varbūt varētu derēt apakšgala kaut kādām komandām, jā, teiksim, pēc budžeta. Bet tos 2 spēlētājus, domāju, ka lielākā daļa komandas gribēja. Tā kā ir palielinājies budžets, ir daudz spēcīgāks sastāvs, un tas nav tikai treneru nopelns. Vienkārši ir tiešām spēcīgāks sastāvs šogad. Un tad viens no tiem faktoriem, ko tu pieminēji, ka ir vienkārši vairāk tas pieredzes, tas uzvarošas pieredzes. Tas ir viens no faktoriem, jā, bet tiešām individuālā meistarība kā tāda, jā, teiksim, personālīs ir daudz vairāk un daudz spēcīgāks. Tas pats Maudolo, jā, viņš nāk no Maiņas kā rezervists, jā, un viņš arī ir augstas klases spēlētājs tomēr. Jā, tu pieminēji, ka ir tie spēlētāji parādījušies, bet kopumā skatoties, ko tā spēlētāja grupa dara tādu, ka pret viņam ir tik grūti spēlēt? Viņiem ir diezgan labi pārēji, arī diezgan labi pārēji. Un man tāda sajūta rodas, ka viņi ilgāk bija kopā, teiksim, kaut kur vasaras kaut kādā ne vidū, bet beigu daļā jau tika saslēgti tie līgumi ar tiem spēlētājiem. Es domāju, ka viņi ilgu laiku, viņiem bija iespēja ilgāk posmu sagatavoties tam visam. Tā kā tas noteikti ir liels pluss. Var redzēt vienkārši skatoties uz tabulu, ja, ka tas pats Olimpiakos, tas pats Fenerbahčs,
Tā pati Panathinaikos. Jā, Spāņu komandām nerunājot Barcelona un Madrid. Jā. Visi sanākuši kopā, sastāvi ir atjaunināti, trūkst vēl tādas kopējās, savstarpējā sapratne. Un tāpēc viņš šobrīd ir varbūt zemākā Žalgiris uz tā pamata. Bet es domāju, ka uz janvāra, februāra mēnesi tas viss izlīdzināsies. Tad, principā, tagad Žalgiris vienkārši izmanto to, ka tie grandi nosacīti varbūt vēl nav ieskrējušies. Tieši tā. Tā tiešām ir. Žalgiris ir play-off komanda. Es ticu, ka viņi arī būs play-off komanda uz kaut kur uz otru galu vairāk, bet vai viņi ir top komanda, top 3 komanda vai Final Four komanda, es nedomāju. Ne. Bet viņi ir ļoti laba komanda šogad. Vēl viena komanda, kas mani pārsteidza, tādā labā nozīmē, ir Tel Avivas Hapoel, kas tagad ir pirmā vieta. Viņam gan ir par vienu spēli vairāk nekā tam pašam Žalgirim. Bet tik un tā, tas Hapoel veiksmes, tas ir treneris Itudis, vai tur vēl ir kādi citi tādi svarīgāki faktori? Tur arī ļoti labi spēlētāji piesaistīti. Ja mēs skatāmies, tur tiešām Izraēlas komanda gan neatklāja savu budžetu, bet es domāju, ka viņš ir ļoti liels. Viņš ir ļoti liels. Viņi galā ir paņēmuši dārgāko spēlētāju Eirolīgā, Mičiča personā, plus ir pielasījuši klāt to pašu Elijah Bryantu, garos spēlētājus, tad atstājuši kaut ko no pagājušā gada sastāvu. Viņiem ir ļoti labs sastāvs tiešām ar daudz rotācijas iespējām, plus viņi salīdzinoši veseli ir pagaidām. Daudzām komandām ir daudz traumas. Un viņi ir pārsteiguši ne tikai tevi, arī mani. Es domāju, ka viņi ieskriesies daudz lēnāk. Es arī kaut kur likās, ka viņi ir tuvāk 10. vietai nekā pirms sezonas. Bet šobrīd viņi pārsteiguši arī mani. Jā. Tas, ka ir daudz traumu, ko tu pieminēji, tas tā vienmēr ir bijis, vai šī sezona, tie liekas, ir kaut kā traumatiskāk nekā pēdējie 2-3 gadi kaut kā. Vispār tā tēmai vajadzētu pieskarties. Mēs neesam mediķi, bet tas vispār ir diezgan traki, kas notiek. Jā. NBA arī sakarā un Eirolīgas sakarā traumas vienkārši ir ļoti daudz. Ļoti daudz. To izskaidrot noteikti nevar viens cilvēks, to nevar izskaidrot ar vienu teikumu. Tas ir noteikti tāds plašs kaut kas, plašs spektrs, jā, kas to nosaka, bet jā, tas ir pēdējo gadu problēma. Pēdējo gadu lielā problēma, tas ir spēļu noslodze, bet tā pašā laikā spēlētājiem būtu jātur tās slodzes, jā, teiksim, tur iespējams ir vaina tajā, kā mēs trenējamies. Jā. Viens no tādiem savainojumu tēmas tādiem centriem ir Arturs Žagars, kuram tā atkal viņš tikko parādās uz laukuma, tad atkal gūs kaut kādu traumu, un turklāt ik pa laikam liekas, ka tas situācijas vienkārši ir tik stulbas, kuras viņš gūs tos savainojumus. Kā tev šķiet, vai viņš ar šādu traumatismu varēs noturēties vispār Eirolīgā? Viņš ir uz robežas šobrīd, ja mēs runājam godīgi, talanta ziņā viņš tur noteikti ir. Bet tavs lielākā vērtība spēlētāja ir pieejamība. Jā, es to esmu teicis bieži vien, jo viņš nav pieejams vienkārši komandai. Viņš ir principā vienīgais izteiktais saspēles vadītājs tajā komandā, un viņam bija noteikti atvēlēta kaut kāda loma, bet viņam pašam ir grūti iet ritmā, ja tu visu laiku nespēlē. Un otrs arī treneris nevar vairs rēķināties, jo visu laiku viņam ir jādomā par citiem spēlētājiem, jo nevar zināt, vai tu būsi vai tu nebūsi. Un, diemžēl tā ir problēma jau ilgu laiku, bet es arī negribu teikt skaists lozungs, tā kā mums ir citi podkāsti arī, jo mēs blakus Žagaram neesam, nezinām, ko viņš dara svaru zālē, nezinām, kā viņš atjaunojās. Es nezinām tiešām, un mēs varam tikai spekulēt. No sirds ceru, kad viņš uzkāps uz tādu labāku viļņu savā karjerā, jo pa lielam viņš ir nospēlējis labi pasaules kausu. Te ir kaut kāds mēnesis, pusotrs savā karjerā, teiksim, tā, kā viņa talants atļauj viņam spēlēt. Pārējo visu laiku viņš ir vai nu atjaunojies no traumām, vai tikko atnācis no traumām, visu laiku tāds ritenis viņam ir bijis.
Gan esi, gan tu, gan es domāju, ka visi Latvija cer no viņa saredzēt tādu labu sezonu. Es domāju, ka tas nebūs Fenerbahčē, tas drīzāk varētu būt, nezinu, kādā Minhenē vai Dubajā, ja es skatos pēc tabulas, nezinu, vai vēl kādā Baskonijā, ja, kaut kur citur sagaidīt labus 2 gadus pie labas veselības. Un es redzu viņu Eirolīgā vēl turpmākos gadus, bet vienkārši citā komandā. Ko var spēlēties šai situācijai izdarīt, kad viņš reāli grib, viņš dara, bet iznek uz laukumu un tad pēkšņi bāc un atkal uz vairākiem mēnešiem izkrīt? Ko spēlētājs var darīt? Viņš pats var saglabāt ticību un tādu augstu profesionālismu, trenēties un iet un atjaunoties. Bet tas atkal ir viss šausmīgi viegli pateikt no malas. Pats ļoti, ļoti svarīgi, zinot savu vēsturi, arī ir blakus būt labiem padomdevējiem, blakus būt pareiziem cilvēkiem. Arī viņa gadījumā, kas tiešām pārzinātu to viņa ķermeni, to, ko un kā darīt, kā labāk darīt, ieteikt viņam, un kuram viņš tiešām cilvēku, kuriem viņš uzticētos. Tas būtu tas svarīgākais. Vēl viena ar Latviju saistīta komanda ir Dubai. Kaut gan varētu teikt ar latviešiem, jo Dubai ne tikai spēlē Dāvis Bērtans, tur arī ir fizioterapeits Hanzens, laikam viņam uzvārds ir. Dubai ir tajā tabulas otrajā pusē, bet nemaz nav tik tālu no tās play-in zonas. Vai tu tici tam, ka komanda savā pirmajā sezonā varēs iekļūt vismaz 10. Nē, es nedomāju, ka Dubai iekļūs 10. Bet viņi spēlē pietiekami labi. Redzi, viņiem ir tas ļoti spilgti izteikts. Viņiem ir laba spēle un slikta spēle. Viņiem nav tāds balanss vispār tāds saprotams. Komanda pēkšņi izstāsta, kā pirmajā sezonā spēlē par Partizanu, kad ir wow, un tad ir atkal nākamās spēles vienkārši, kad ir lejā pilnīgi. Tā kā viņi spēlē tā kā asvels. Tā kā tos komandas patieso spēku vēl grūti saprast, bet es nedomāju, ka viņš būs 10. līmenī. Bet tas varbūt arī nebūtu tik būtiski. Mums būtiski būtu redzēt Dāvi spēlējam, un Dāvi, patīkam redzēt Dāvi atpakaļ tādā Eirolīgas basketbolā. Viņš no latviešiem izskatās ar atrāvienu vislabāk. Tas šupeles varētu būt saistīts ar to, ka Dubai ceļo vairāk nekā pārējie? Vai tur ir arī kādi varētu būt citi iemesli? Viens varbūt no iemesliem tas varētu būt. Otrs no iemesliem, cik tur... viņiem ir, kas ir, tas tur traumas ir. Atkal tās pašas traumas, tur ir izkritis šis no Bosnijas Hercegovinas, tas aizsargs. Un tāpat arī saspēles vadītājs viens izkritis ir ārā. Un tie 2 pamatsastāv spēlētāji, pirmā, otrā pozīcija. Tā kā tas ir ļoti būtisks aspekts arī. Un varbūt kaut kur pārējiem tur ir daži tādi, kas nav spēlējuši arī Eirolīgā kaut kādu laiku. Un tas pieredzes trūkums un vairāk tie faktori. Bet viens no tiem varētu būt kaut kur tāds mazais tā ceļošana viss. Ko darīt trenerim, kad tev vienkārši izkrīt viens spēlētājs, izkrīt otrs spēlētājs, turklāt nevis vienkārši kaut kādu, bet tie, kas spēlē tajā starta 5. Trenerim ir grūti, jāpielāgojās, ir tas, ko tu vari darīt. Un tev noteikti palīdz tavs budžets, ka tev ir liels budžets un tu vari atļauties sēdināt uz beņķi, spēlētājus labus ar pieredzi un ar gadiem Eirolīgā vienkārši gaidīt to savu kārtu, kad kādam ir kaut kāda trauma, viņš uzreiz var ielikt viņu vietā. Un to dara arī pasties Olimpiakos un Panathinaikos. Brīžiem nevar saprast, cik viņiem tas spēlētāji vispār tur ir. Viņiem tur ir, tiešām viņi tik parakst jaunus. Tā kā, liels budžets palīdz tam. Bet kā trenerim tas ir grūti. Jo vispār Eirolīgā ir ļoti grūti trenēt. Tur ir neiedomājami grūti. Tur ir 1-2 nedēļas un tu jau esi atkal lejā kaut kur. Tā kā tur ir tāds... Tu uznāži asmens visu sezonu balansē. Tu paskaties, cik blīvi viss tā tabula ir. Tā kā un tad tie treneri arī mainās tur ļoti bieži. Visiem ir augstas ambīcijas. Kā skatītājiem ir ļoti interesanti vērot, kā treneriem tur ir neiedomājami sarežģīti. Tu kādreiz būtu gatavs strādāt Eirolīgā? Es domāju, tieši emocionāli. Skaidrs, ka tas ir liels izaicinājums un vispārējais, bet tieši emocionāli tev tas piesaista?
Man grūti atbildēt uz to jautājumu. Es pat neesmu domājis, teiksim, uz sevi kā tādu tālāko 10 gadu treneru karjeru. Es pat nezinu, vai tas tā kā būtu tā kā tas, ko es gribētu darīt 100%, ja, teiksim, tādā līmenī. Bet tā visa tāda baigā filozofēšana. Tur strādāt ir ļoti grūti. Es nezinu, vai tur ģimene cieši vēl vairāk nekā esot 4 darbos, 5, tā kā mums tā Latvijā kāds cilvēki ir. Kur ir tā robeža, kur beidzas kaut kādi objektīvi faktori un sākas jau atrunas no trenera puses? Jo, zin kā, var jau pateikt, ka mēs, treneri jau bieži vien saka, ka mēs zaudējam tur tāpēc, ka tur, nezinu, mums nebija to spēlētāju, tā tālāk, bet var jau būt tie gadījumi, kad tas tiešām ir objektīvi, ja tev, nezinu, reāli 5 spēlētāji paņem, ja? Un cita lieta, ka tu vienkārši meklē kaut kādas atrunas, tur, nezinu, ka tur, atkal tur mēs nenuspēlējam tik tā, kā gribējam, un tā tālāk. Kur ir tā robeža, kur tā vairs nav tā kā objektivitāte, bet jau atrunas sākas? Tā robeža noteikti ir ļoti smalka. Bieži vien jau var atrast kādus objektīvus iemeslus, tā kā tu saki, tur ir spēlētāju iztrūkums, vai tur ir statistika, vai metienu skaits, vai kaut kas tāds. Man liekas, ka tāds objektīvais rādītājs, ka treneris ir pazaudējis savu ģērbtuvi. Ja, teiksim, ja, ka viņš ir pazaudējis spēlētājs, vai spēlētāji netic viņam vairs, tad ir ļoti grūti, man liekas, kaut ko labot. Bet ja tiešām tas zaudējums, ka sērija kaut kur ieilgst kaut kā tādā veidā, tad jau paliek baigi grūti. Ja. Vienmēr atrast tos objektīvos iemeslus kaut kāds, tā kā mēs teicām, bet tad ja zūd tā ģērbtuve, zūd ticība trenerim kā tādam, tad to var baigi just atdevē. Ja. Teiksim, ja nav atdevis uz laukuma, tādas cīņas, tad liekas, tā ir tā galējā robeža, man liekas. Vai tev spēlētāja karjera bija epizodes, kad tu jūti, ka treneris varbūt vai pazaudējis, vai sāk zaudēt ģērbtuvi? Jā, ir bijis, jā. Mēs spēlētāji vienkārši sākam neticēt viņam. Liekas, savāds tās idejas, un nevienam viena, bet lielākajai daļai, un jūtam, ka slīd ārā tas pavadiens. Tas tā nav laba tāda sadarbība vienam ar otru, ja komandā, ja sāk neticēt treneriem. Tu līdz galam centies, bet ja tu neesi viens pats, tur ir vairāk spēlētāji, kas ir neapmierināti, tad varbūt kaut kas ir jāmaina. Tad, principā, sanāk, ka tie spēlētāji varbūt ne līdz galam atdodas tajā laukumā un vienkārši gaida, ka treneri nomainīs? Nē, tā gan es nekad neesmu darījis. Tā būtu tāda liekulība. Tā nē, bet varbūt kaut kāda daļa to dara. NBA tā notiek. Speciāli mēģina nespēlēt, lai atlaistu trenerus, lai ieliktu tādu kaut kādus citus trenerus, kas viņiem labāk patīk. Tur šitāda kas provokācijas. Kas nepēc aizsardzības spēlēt, piemēram. Jā. Tādas provokācijas, tādas notiek NBA vairāk. Te jau mums Eiropā mēs jau paši par sevi arī cīnāmies. Ja tu neies cīnīties vai kaut kā, tas var ietekmēt to nākamā gada algu vai kaut kā tā. Tik traki nav. Jā. Tu tā ļoti dabiski uztaisīji to pārējo pie Nacionālās basketbola asociācijas. Cik sanāk pasekot, vismaz Kristapa gaitām? Diezgan maz, nemelošu. Man NBA katru gadu vien mazāk un mazāk piesaist. Protams, Kristapam kaut kur mazliet es pasekoju līdzi, ja, teiksim, ka Atlantē neiet varbūt tik labi, kaut gan tagad atkal bez līderiem viņi atkal spēlē diezgan labi. Tā virspusē, es, protams, esmu tur iekšā, bet ne tik ļoti kā kādreiz. Šobrīd, teiksim, manas tās top līgas jau ir Eurolīga, tas ir viens, un plus tās lokālās līgas kaut kādas, kur es vairāk pasakoju līdzi arī. Tāpēc, ka es pats esmu tur iesaistīts, ja, tur pievienotā vērtība. Vai, teiksim tā, es pareizi saprotu to domu, ka varbūt tu arī kā treneris no NBA mazāk vari paņemt nekā no Eurolīgas, jo NBA tomēr ir izteikta tāda spēlētāja līga nekā treneru līga? Precīzi, jā. NBA vispār, man liekas, kaut kādi 4-5 treneri varbūt. Pārējie viss ir ielikteņi, būtu grūti teikt, bet, teiksim, jā, kas izdabā superstāriem. Par NBA runājot, tur tāds diezgan pārsteigums liels bija tas skandāls, kas viņam ir noticis, jo tur vairāki treneri un spēlētāji tika iesaistīti kaut kādās likmēs.
Tev ir skaidrojums, kāpēc cilvēki, kuri pelna miljonus, nodarbojas vēl ar kaut kādām tādām lietām? Nav man izskaidrojams. Tiešām nav. Mums to ir grūti saprast, tā ir kaut kāda alkatība vai kas. Tagad precīzi jārunājot tieši Terija Roziera sakarā. Viņam līgums, ja nemaldos, ir ap 20 miljoniem vai bišķi virs gadā. Labi, tur ir nodokļi nost kaut kas, bet lai tu vēl speciāli, tas jau laikam bija Šarlotas laikā, ka viņš bija, ja nemaldos, ka tu speciāli tēlo traumu, jo uz tevi ir uzlikta likme. Es nezinu, kam jānotiek galvā, kādam ķīselim jābūt galvā, lai tu te kaut ko tādu iedomātos darīt. Tas ir tāda čītošana uz spēli, čītošana par to, ko tu dari, par to sporta veidu, kas tev tik drausmīgi daudz ir iedevis. Ja? Tur jābūt arī īpaši dažām skrūvītēm izskatušām. Ja? Pārsteidz, ka tur nav tā kā viens vai divi cilvēki, ja, ka tur ir vienkārši vesela grupa ar cilvēkiem, tā teikt. Par spēlētājiem man ir mazāks informācijas. Es redzu, pat par Rozieru dzirdēju, un pēc tam tur vēl tas sporters bija, kas bija iepriekš vēl. Ja. Tur jau laikam kaut kas nāks gaismā, man liekas, tas ir tikai sākums. Bet vispār, atejot no tā, teiksim, kas to vispār ir pasūtījis, ja? Tas arī ir interesanti, kāpēc vispār tas ir tieks tagad sāk atkal ķidāts. Tas arī ir jautājums, jo kā NBA bez jautājumiem ir pelnošākā līga, ja? Viena no tur tie līgumi ir kosmiski, salīdzinot ar pārējām Amerikas līgām, ja? Un kādam varbūt tas sāk nepatikt. NBA uzņem tāds beigās apgrieziens, tie TV līgumi, viss, un teiksim, tas produkts kā tāds, viņš paliek ar katru gadu sliktāks, bet varbūt teiksim, tādam cilvēkam, kas saprot basīt, bet naudas apjoms tur katru gadu vienkārši kāp. Tur kosmiski cipari vienkārši jau tur tie līgumi, kādi būs nākamie Dončičam vai tur tādiem superstāriem, ir vienkārši tās summas tur iet kādas ārprātos, un kādam varbūt tas bija neizdevīgi, un kāds kaut kur sācis ir tādas neslavu meklēt tieši NBA sakarā. Bet tur noteikti arī ir ko atrast, tā kā viņi atrada arī tagad treneri iesaistīti, spēlētāji. Un redzēsim, cik tālu tas aizies. Galvenais, lai nav tā kā Turcijas futbola tagad, jo tur ir ļoti traki. Tur noskaidrojas, ka ļoti daudziem tiesnešiem ir profili totalizatoros, kas vispār ir aizliegts. Un spēlētāji ir ļoti daudz, tur pāri par 1000 spēlētāji ir iesaistīti tajā visa, un pat no tām komandām, kas ir Turcijas līgas augšgalā, arī tur ir spēlētāji. Ok, tur ir dažādas situācijas, jā, jo viens tajā sarakstā iekļuva, ka viņš apgala vienkārši tāpēc, ka viņš pirms 5 gadiem uz kaut kādu citu spēli izdarīja likmi, un tāpēc viņš ir tajā sarakstā. Bet tik un tā, man vienkārši ir grūti iedomāties kopumā, kā spēlētāji var likt likmes, jo kam jānotiek galas. Pat ne uz savu spēli, jā, vienkārši, kam tas ir vajadzīgs tev, kā spēlētājiem. Tas ir tāds. Kāpēc spēlētāji liek likmes? Jā. Es domāju, tas saistīts ar to pašu, kāpēc spēlētāji spēlē azartspēles vai kaut ko tādu. Viņi kā tādi visi ļoti azartiski un kaut kur tas adrenalīns pietrūkst vai tas. Jā. Liela daļa jau, tas pats Michaels Jordans spēlēja, jā, vienkārši tajā laikā nebija totalizatoru, varbūt pat bija, bet bija citas spēles, ko viņš spēlēja. Viņi visi šie, kas augstāk līmenī kaut ko dara, viņi gamblo uz nebēru īstenībā. Tad tas ir kaut kāds emociju trūkums arī varētu būt, ja? Kā pietrūks no spēles tas emocijas, ka meklē tas kaut kur citur. Kāds dodas pa bāriem, kāds kliknes. Jā, es tagad izklausīšos nepareizi, ka es tur kaut ko mēģināšu viņus attaisnot, bet tas kaut kur vienkārši, ja tas profesionālais sports ir sevis prasīgs, un viņš ļoti daudz prasa no tevis tiešām, un tas varbūt ir tas veids, kā to atslēdzies, lai gan es tam vispār nepiekrītu, bet vienkārši es mēģinu ieskatīties tajā, varbūt, kāpēc viņi to dara. Man vienkārši liekas arī, ka tie laiki, kuros mēs dzīvojam, tie ir labāki tajā ziņā, ka tagad vismaz tai sportistu mentālas veselības tēma ir pievērsta daudz lielāka uzmanība nekā tas bija agrāk. Un arī, cik es nezinu, kā tagad, bet pat Liepājas komanda psihologs kaut kādas tur pirms pāris sezonām bija piesaistīts. Un vispār kā tā tēma ir daudz svarīgākā, analizē nevis to, ka tas, pieņemsim, sportists ir dzēris, piedzēries, sēdies pie stūres, bet kāpēc viņš to vispār ir izdarījis, kāpēc viņš nonāca līdz tai situācijai, ka viņš piedzēries, sēžas pie stūres.
Jāskatās, cik patiesi daudz cilvēku to izmanto. Sportisti izmanto to pakalpojumu kā tādu. Man jau liekas, ka lielākā daļa to neizmanto un neizmantos vēl tuvāko laiku gaitā, jo vīrieši, teiksim, tā būtība jau ir baigi tāda noslēgta. Ne visi ir gatavi dalīties ar saviem kaut kādiem pārdzīvojumiem vai kaut ko, un nedod Dievs, teiksim, mūsdienu laikmetā tas kaut kur iznāks uz āru vai kaut kā tā. Tā kā tas viss ir saistīts ar to, cik sakropļota mums ir tā socialitāte kā tāda, ja, kas nepieņem kaut kādus, kas sportists uztver kā atsevišķu sugu. Un lielākā daļa vienkārši baidās no tā, ja, ka tas nonāks uz āru un nemaz neizmanto to iespēju kā tādu. Viņi paši savā sulā tur kaut ko tur, un varbūt kādam draugam labākā gadījumā izstāst, ja, bet, jā. Atgriezīsimies Latvijā. Gribēju vēl par treneriem nedaudz parunāt. Sakšu ar to, ka Grobiņa ir pirmā vieta tajā rietumu konferencē NBL-ā. Ir mums, pieņemsim, Māris Gulbis, kurš vada VF Riga farm klubu, kurš gan komandu labi spēlē, labi rezultāti, gan arī viņam pasniedz to balvu, kā oktobrā līgas labākajam trenerim. Ir mums Kaspars Vecvagars, kurš ar Valmieru, viņam tur bija laikam 8 vai 9 uzvaru sērijā no paša sākumā. Vai tā ir, varētu teikt, ka jauno treneru kaut kāda paudzes dominance vai vienkārši, teiksim tā, pagaidām tā ir sakritība un nevar kaut kādus secinājumus tādus izdarīt? Pagaidām tā ir sakritība. Jā, arī Grobiņa objektīvi nav pirmajā vietā. Un mums ir varbūt viena spēle vairāk vai kaut kā tā, bet mums ir 2 zaudējumi. Tur Jāgavai, Bauskai pa vienam un Kandavai, man liekas, ir viens arī. Tā kā mēs tur esam augšgalā, bet varbūt tā pirmā vieta tas ir tā tikai uz punktiem. Bet, jā, un arī Valmierai ir bijis labs kalendārs, un, protams, tas uzvars ir jāizcīna. Un Valmiera labi izskatās kā komanda, un Kaspars izskatās ļoti labi kā treneris, un man ļoti patīk, un viss tas, bet, lai izdarītu tādas secinājumus, ka ir jauno treneru dominants, es nedomāju, jā, tas viss izlīdzināsies, un ir forši, kad ir notiek kaut kāda paudžu maiņa, tas ir ļoti labi, bet tā nevarētu teikt, ka tā ir kaut kāda dominants vai kaut kas tāds. Es varu saprast par NBL, jo man liekas, tā principa ir līga eksperimentiem, jo tur var visu kaut ko darīt. Bet tas, ka Latvijas-Igaunijas līgas komanda Valmiera par treneri nozīmē speciālistu, kuram ir 32 gadi, tevi pārsteidz? Mani nepārsteidz Kaspara gatavība tam. Mani vairāk pārsteidza drosme Valmieras menedžeriem, teiksim, vadībai pieņemt tādu lēmumu. Tas var būt vienīgais. Bet tas, ka Kaspars ir tam gatavs, vispār nebija šaubu, bet vairāk tieši tā drosme pārkāpt tam, ka tu ņem trenerus uz riņķi, kas te rotē visu laiku, ka tu paņem jaunu, kas ir tiešām bijis sistēmā pāris gadus, apmācījies, ir jauns, trenēties gribošs, ļoti patīkams cilvēks, patīkama personība, un kuram var iedot komandas galveno stūri, tā teikt. Jā, tu pieminēji, ka var redzēt, ka viņš ir gatavs tam. Kā izpaužas tā gatavība? Tas, nezinu, kā viņš sev pasniedz, teiksim, kā viņš strādā jau izlasēs, viņš izlasē bija, teiksim, kā palīgs, tur, kur piesaistīts pie banki, visur, kur viņš asistents bijis Valmierā, teiksim, viņu jauniešu komandas, kuras spēlē labi. Kaut kā tas, kā viņš sev pozicionē, kā viņš laukuma malā uzvedas, Plus tas, ka es jau viņu pazīstu no spēlētāju gaitām, viņš tomēr no manis arī, mēs sportskolā kopā bijām, un tur var redzēt, tāpat kā Mārtiņam Gulbim varēja redzēt, tie 2 cilvēki būs sekmīgi, kā teneri, ja viņi izvēlēsies to karjeru. Tur redzēt, tas intelekts ir augsts un tā basketbola izpratne ir augsta. Vienkārši ir vajadzīgs kaut kāds laiks, lai katrs no viņiem kaut kā apburžātos, apdedzinātos, un tas ir tikai laika jautājums. Man ļoti patīk Latvijas izlases tā koncepcija ar brīvprātīgiem treneriem, ka var vairāk treneri būt kopā ar izlasi, pat varbūt nesaņemot par to samaksu, bet vispār atrasties tajā vidē. Un man arī ir jautājums, ka tu esi tajā vidē, pieņemsim, tu kā treneris, ja ierodies, tur ir Luka Banki, tur ir Jānis Gailīs, tur ir Arturs Visockis Rubenis, tur ir arī spēlētāji augstāk līmeņa. Kas ir tas lietas, ko tu tur mācies? Tā ir komunikācija, tā ir taktika vai tas ir kaut kas cits?
no visa pa bišķiņ. Tā ir tik ļoti taktika, bet informācijas nodošanas tehnika, ja, ķermeņa valoda, komunikācija, gan ar treneri, gan ar spēlētāju, gan vairākas lietas kopā, kas noteikti var paņemt. Taktikas ziņā, tur jau, man liekas, katrs treneris jau kaut kā redz kaut kā mazliet savādāk. Tā, ka viens otru sadarbības tā īsti jau nekopē. Varbūt kaut kādas izteikt, kaut kādas tādas idejas varbūt paņem, jā, bet es teiktu, no visa pa bišķiņ, jā, tā komunikācija, atdeve, treniņa struktūras, jā, visas tādas lietas. Jā, un tas, ka tu esi komunicējis izlasi ar Dāvi Bertānu, ar Kristapu Porziņu, ar Rihardu Lomužu, tas palīdz pēc tam, vai ne, tajā komunikācijā ar saviem spēlētājiem? Protams, ja tu atrod valodu ar tādu līmeņu spēlētājiem, tad ir pēc tam vieglāk atrast, teiksim, kopsaucēju varbūt ar kādu no Latvijas-Igaunijas līgas spēlētājiem. Un vēl viena lieta par treneriem ir tas, ka Latvijas basketbola savienība publicēja savā lapā iespēju balsot gan par labākajiem spēlētājiem, gan par labākajiem treneriem. Un treneru sarakstā bija 8 cilvēki, ja es pareizi saskaitīju, 8 cilvēki. Un, teiksim tā, par lielāko daļu no tiem man nav šaubu, ka katrs no viņam var būt vai no viņam, jo tur ir arī viena sieviete, kaut ko ir paveicis, kas teorētiski varētu pretendēt uz to, lai kļūtu par gada labāku treneri, tā pati Ilze Ose-Hlebovicka, kur ar 16 izlases sasniedza gan pusfinālu Eiropas čempionātu, gan arī pasaules kausu. Bet es godīgi sakot nesaprotu, ko tur dara Mārtiņš Gulbis, jo es neapšaubu, ka viņš ir labs treneris, bet man liekas, ka tomēr tas saraksts jau tā ir diezgan uzpūsts, un Mārtiņš Gulbis tur ir, es nezinu, vienkārši, lai tur būtu, 8 cilvēki, nevis 7, piemēram. Kā tev liekas? Man liekas, ka Mārtiņš tur ir nopelnījis vietu, būtu izcīnīt tomēr titulus visus, ko varēja izcīnīt pagājušajā gadā. Ar VF komandu, labi, VF komandai vēl pagājušajā gadā bija, teiksim, budžets lielāks nekā citām komandām, mazāk izteiktāk kā šogad, ja? Bet tāpat viņi tie tituli ir jāizcīna už pirmo gadu. Un būtu savādi, ja mūsu čempionu vienības galvenais treneris nebūtu starp kandidātiem tur. Ja mēs atkal kā mēs vērtējam, vai mēs vērtējam 4. vietu Eiropas čempionātā augstāk par 3 tituliem, tas man arī neliekas pareizi, jo sasniegums, tas nevar teikt, ka tas ir baigais sasniegums finišēt, 5., 6. vai 7. vietā. Ja šeit varētu piekrist kaut kur Žanim Pēneram uz šo apgalvojumu, jo arī, kā viņš teica, ka mums vajadzētu vairāk sevi vērtēt, teiksim, pēc medaļas, vai pēc titula kā tāda. Labi, bet tāpēc jau, man liekas, galvenokārt ir izkristalizējušies divi treneri, kuri palielam tur arī savā starpā varbūt sacentīsies par to balvu. Tas ir Jānis Gēlīts un Matīšs Rožlapa, kuriem bija izteikti labas sezonas, ar mazāka budžeta komandām, varbūt Jānim vēl izteiktāk Gēlītim, teiksim, kurš pārsteidz visus ar Vācijas kausa titulu, tad varbūt parastam cilvēkam, teiksim, skatītājiem varbūt nav tas saprotams. Tas ir, es nezinu, kā pat salīdzināt, kad kādu no Latvijas-Igaunijas lejas komandām pēkšņi vinēt Latvijas kausu. Tad tomēr ir augstu budžetu Vācijas līga kā tāda ir ļoti spēcīga. Un Eirolīgas komandas. Tieši tā. Un viņš arī vinnēja viņas gan ceturtajā finālā, gan pusfinālā. Viss ir tāda Eirolīgas komandas. Vai, ja tev būtu jāizvēlas starp Gailītu un Rožlapu, kurš būtu tavs favorīts? Jānis Gēlīts, lai gan es augstu vērtēju arī Matīs darbu pēdējos gadus. Arī ar Matīs sanāca strādāt, arī tur varēja just, ka tur viss būs vislabākajā kārtībā. Ļoti patīk, kā Matīs strādā, kā pozicionē sevi. Bet Jānim es dodu diezgan lielu priekšroku šajā, ja mēs vērtējam aizvadītā gada labāko treneru. Par Mārtiņu Gulbi runājot, būtiski nesen redzēju tādu komentāru, ka trenerim Gulbim varbūt vajadzētu izbeigt spēļu komentēšanu un vairāk jāpadomā par savu komandu. Kādas ir domas par to? Es nezinu, kāpēc visi kaut kā piekasās šim tik ļoti. Ja
jāpaskaidro, cik Mārķim ir tās spēles nedēļā jākomentē, bet vai tas tik tiešām tik ļoti ietekmē viņa darbu VF komandā? Būsim godīgi, tas ir, cik tās ir. Ja viņam ir 2 spēles nedēļā jākomentē, tās ir 4 stundas darbs, teiksim, vakar pusē, kur viņš tāpat skatītos to Eirolīgas maču. Viņš vienkārši parunā un iedod labas idejas skatītājiem no sevis. Tā kā, es negribētu piekrist, man grūti par šo komentēt. Tas ir tādas dīvāna skatītāja tādas izteikumi. Jā, ņemot vērā to, ka patiesībā reāli Mārtiņš ir viens no labākajiem komentētājiem, tieši basketbola komentētājiem varētu būt Latvijā. Jā, viņš jau ilgus gadus to dara, viņam labi sanāk, viņam ir arī, teiksim, viņš ir iemācījies sarežģītas lietas paskaidrot vienkārši, ko es šobrīd vēl netik ļoti varbūt varētu, teiksim, bet viņam ir tāds, viņš ļoti labi saprot basketbolu. Un vienkārši to ir patīkami klausīties. Jā, un tad sarunas noslēgumu gribētu arī varbūt bišķiņi pieskarties Latvijas izlasei. Novembra beigas paredzēt pirmie mači jaunajam galvenajam trenerim. Ka tev liekas, vai tie mači ņemot vērā to, kā pretinieki ir varbūt ne no tā augstāka gala, tā varētu teikt, vai ir kaut kāds pamats tagad uztraukties par kaut ko? Domāju, ka nē. Mums būtu jāspēlē labi arī ar spēlētājiem, ne visiem labākajiem, kas būtu pieejami uz to brīdi. Mums ir ļoti talantīgas paudzes, arī jaunie spēlētāji, kas nāks iekšā. Tā kā es domāju, ka tur viss būs vislabākajā kārtībā. Ja, super, tad laikam ar šo šodien arī noslēgsim. Paldies tev, kārtē reiz bija ļoti interesanti paklausīties, aprunāties. Piesakojiet mums sociālajiem tīkliem, gan YouTube, gan Instagram, gan arī Spotify. Un tad rakstiet komentārus, arī, ja gribat kaut ko pajautāt Robertam. Un tiekamies nākamais epizodēs. Jā, tiekamies nākamais epizodēs. Visu labu!